Sveiciens, draugi! Nedēļas nogalē šajā. Prieks atkal man ir jūs visus satikt, visus, kas skatās manus video. Un šodien mēs paskatīsimies nedēļas prognozi, un tā būs prognoze nākošajai nedēļai 25. līdz 31. mārts. Jā, tā mums sanāk pēdējā mārta nedēļa, un tad jau aprīlis klāt. Nu jā. Tātad, kā parasti, ja teikšu, ka ja patīk, tad laikojiet. Tie, kas skatās Instagram vai tie, kas skatās TikTokā, nākat uz manu galveno kanālu uz YouTube, jo tur jūs varēsiet redzēt visu pilnu video ar 3 variantiem. Ja? Nu tā, kā parasti mums ir 3 varianti. Te jūs redzat, jā, pirmais variants, otrais un trešais variants. Nu, mēģināt sajust, kurš no šiem te variantiem varētu būt jūsējais, kura kāva jūs vairāk uzrunā, vai kurš no šiem te abolīšiem, ja, kas ir nolikt pie kārtīm, varbūt kāds no tiem. Bet mēģināt daudz nedomāt, bet mēģināt vienkārši sajust, nu, kurš tad ir tas jūsu variants, ja? Nu, tad ķeramies klāt un skatāmies, ko mums kārtas rāda. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmam variantam mēs te redzam no 4 kārtīm veselas 3 šīs te kārtas ir vecākie arkāni. Nu, es teiktu tā, ka pirmam variantam tie, kas ir izvēlējušies pirmo variantu, nākamā nedēļa varētu līdz ar to būt kaut kāda nozīmīgāka. Ja? Jo, ja ir jaunie arkāni, tad nedēļa kā nedēļa ar tādiem vai citādiem notikumiem. Bet ja mums ir te, kā šeit nospiedošais vairākums vecākie arkāni, viņi ir ar daudz dziļāk tādu, kā lai saka, pienesumu, ja? Un viņi tiešām var norādīt uz kaut kādām daudz būtiskākām lietām, uz tādām lietām, kas atstāja daudz dziļākas pēdas mūsu dzīvē, ja? Varbūt tās ir situācijas, varbūt tie ir notikumi, ja? Varbūt pat nākošanai mēs neizjūtam viņu tos kaut kādas rezultātu, ja? Mēs viņus tos arkānus tā neizjūtam, varbūt mēs pat viņus izjutīsim kaut kad vēlāk, ja? Varbūt nākošanai notiks kaut kas, ja? Vai tie ir notikumi, vai tie ir kaut kādi mūsos kaut kādas izmaiņas, ja? Kur to reālo rezultātu un to visu mēs redzēsim daudz vēlāk. Ja? Jo, tās ir tādas lielas kārtas. Nu tā, un galvenā kārta mums pirmam variantam ir vecākais arkāns pakārtais. Nu, nosaukums pakārtais pasaka daudz, un jūs arī redzat šeit bildi, bet baidīties nevajag, jo mēs redzam, tas cilvēks nav tā, ka viņš te ļoti ciestu. Drīzāk viņš vienkārši ir šobrīd tādā pozā, kad viņš īsti nevar, viņš ir tā kā piekarināts, pakārt šeit aiz kājas, ja? Un viņš ir spiests te karāties, ja? Viņš ir spiests šeit karāties, tātad nekādu stipri aktīvu darbību mēs pēc šīs kārtas neredzam. Un tāpēc es teiktu, ka ar kaut kādiem aktīviem notikumiem nākošā nedēļa visticamāk nebūs jums pilna, ja, ar kaut kādām tādām aktīvām darbībām, ja, kaut kas tāds ļoti, ļoti pilna un ļoti, ļoti aktīva. Drīzāk nē, jo šī kārtas pirmkārt viņa ir mierīga pati par sevi, ja, un viņa mums pasaka arī to, ka, iespējams būs tādas situācijas vai tāda apstākļa, kur dēļ jūs vienkārši būsiet, kaut kādā veidā nolikt uz pauzes. Ja? Kad jūs īsti nevarēsiet rīkoties. Ja? Visbiežāk tas, varbūt kaut kādi ārējas situācijas, ārēji apstākļi, kas mums var arī nevisai labi patikt, ja? Jo mēs varbūt mēs gribam iet, mēs gribam darīt, mēs gribam rīkoties, bet pēkšņi kaut kāda situācija, kaut kas, un mēs bišķiņi esam nolikt uz pauzes, ja? Tāpēc es varbūt teiktu, ka jaunas lietas pēc šīs kārtas nākošanai varbūt nevajadzētu pat uzsākt, ja? Jo viņa ir vairāk nevis tā kā uz āru, kad mēs kaut kā sev manifestējam uz āru, bet vairāk, es teiktu, uz iekšu. Un ko mēs tiešām varam darīt nākošanai, tas ir, mēs varam pārdomāt dzīvi. Jo tam šis laiks ir ļoti labs.
Jo redzat, nu, ko tad viņš šeit arī karājoties aiz tā striķa te iekārts, ko tad viņš var darīt? Viņš var pārdomāt dzīvi, viņš var paskatīties uz pasauli ar kājām gaisā, un dažreiz tas ir ļoti labi ieraudzīt lietas kaut kā savādāk, nevis tā, kā mēs esam varbūt gadiem pieraduši redzēt, gadiem pieraduši uzskatīt, mums ir savi principi, mēs zinām visu, kā ir, jā, bet varbūt patiesībā ir kaut kā savādāk, un varbūt nākošanai ir tieši tas labākais laiks, lai paskatītos uz lietām savādāk, ja? Uz savu dzīvi savādāk, ja? Uz citiem cilvēkiem savādāk, ja? Varbūt pieņemošāk, varbūt plašāk, ja? Nu, tas katram ir savs, bet katrā ziņā, jā, nākošā nedēļa vairāk ne par darīšanu, bet vairāk tīri par tādu domāšanu, par pārdomām, ja? Tiešām par kaut kādu tādu pabūšanu ar sevi, nu, jā, mums galā arī brīvdienas, un patiesībā arī lieldienas ir tāds laiks, jā, kad mēs tiešām, nu, tiešām varam vairāk tā padomāt par tādām lietām un par savu dzīvi un tam līdzīgi, jā. Un vēl šai sakarā vecākais arkāns pakārtais arī runā par labdarību, jā. Pat es teiktu vairāk viņš runā par tādu ziedošanos, pat upurēšanos, jā. Nu, varbūt nevajag upurēties, bet, teiksim, par kaut kādām labdarības lietām, jā. Par to visu, kur mēs varbūt kādam varam palīdzēt, jā. Par to gan mēs noteikti varam nākošanai padomāt, jā, un varbūt tiešām kaut ko labi izdarīt, jā. Ja šis cilvēks, mēs atsakamies no kaut kā, jā, lai varbūt kādam citam, jā, mēs varam palīdzēt, vai mēs varam kaut ko iedot, vai, nu, kaut kādā veidā tā izrādīt savu atbalstu, jā, citiem cilvēkiem. Tā kā tā. Nu, ja mēs tā pavisam materiāli un tā skatāmies, tad jā, nu, te var būt situācijas, kad jums vienkārši kaut kādi plāni uz pauzes, jā, kaut kādi plāni uz pauzes, un kaut kā nākošu nedēļu uz priekšu īsti neiet kaut kādu ārēju apstākļu dēļ. Es laikam vai teicu vai neteicu, es neatceros, bet tad kaut ko jaunu uzsākt varbūt nē, varbūt atliekam labāk nedēļu vēlāk, jo pēc šīs kārtā situācija viņa tā kā iestrēgusi, ja? Viņa nedod to spēcīgo impulsu, ko mums vajag jaunām lietām, īsti nē, bet domāt, pārlikt savā galvā idejas un to noteikti šīm te lietām nākošā nedēļa ir ļoti laba, ja? Un te mums tiešām jūs redzat, kāda te tas viņam ap galvu, ja? Cilvēkam, tā kā te var būt daudz un labas un gudras un foršas un noderīgas domas mums, ja? Un varbūt kādam pat kaut kāds pasaules redzējums cits, ja, paverās, tā kā tā. Nu jā, attiecībām arī šī te kārts ir tāda, nu viņa nav par attiecībām, tāpēc es te kaut kādas jaunas attiecības nesolu, bet zinat kā, tiem, kuriem ir kaut kādas problemātiskas attiecības, jā, teiksim, vai nu ir esat konflikts situācijā, vai savādāk, te gan tas būs par jums padomājiet tiešām, paskatieties, vai jūs vienmēr esat bijuši taisni, nu vai vienmēr ir jūsu rīcība bijis pareiza, vai vienmēr jūs esat skatījušies objektīvi uz to otru cilvēku, pārliekat šīs lietas, un varbūt jūs te atradīsiet kaut kādu kompromisu, jo šī te kārts arī runā par to, ka es atsakos no kaut kā, jā, varbūt attiecību labā, jā, vai no kaut kādiem saviem principiem vai savām īpašībām, kas varbūt nav citreiz, jā, nu pārvērtējam sevi, un tā kā tādā ziņā šī kārts mums var būt tiešām tāda svētīga, bet es teiktu nākošu nedēļu, ja? Ja mēs viņu izmantojam tā filozofiski, nu tā. Pozitīvs nākošā nedēļā, vecākais arkāns zvaigzne. Nu, zinat kā, protams, ļoti skaists un jauks arkāns, gaišs tāds arkāns, runā par mūsu cerībām, jā, par mūsu kaut kādām tādām patiesībā lielām lietām, bet, nu, nedēļas ietvaros mēs viņu skatāmies, jā. Es teiktu, ka te varētu būt saistība arī ar to pašu pakārto, to, ko es minēju, jā, to paskatieties, viņam te ir tā ap to galvu, ja tā saulīte varētu pat teikt tā. Varbūt tiešām mēs nākošnedēļ atradīsim kaut kādu cerību vai kaut kādu risinājumu, kaut kādu superīgu ceļu, ja? Kā mēs varam iziet no šīs te savā dzīvē, varbūt kaut kādas situācijas, kur mēs esam iestrēguši. Man kaut kā liekas, ka
te varētu būt šajā kārtī pozitīvā runa tieši par to, ja? Par kaut kādām tādām mūsu, nu jā, jo viņi jau runā par mūsu cerību piepildīšanos, ja? Vai vismaz, ja tas nenotiek nākošanai, kā es teicu, tad vecāki arkāni strādā daudz lēnāk un ilgāk, ja? Tad iespējams mēs nākošanai ieraudzīsim varbūt lietas citā gaismā, ja? Un ieraudzīsim kaut kādu cerību un kaut ko tādu, ja? Savā dzīvē. Nu, tas ir skaisti. Protams, ka, ja mēs tā pavisam atkal piezemēti skatāmies, tad šī kārtas runā par, nu, par kaut kādām, te varbūt skaistuma lietas sievietēm ir īpaši, jā, varbūt tur kaut kāds prieciņš saistībā ar to, jā, kaut kādas tur tādas lietas un varbūt kādas relaksācijas kādam. Jā, starp citu arī pēc pakārtā, arī ar šīs abas kārtas, varbūt kādam tiešām kaut kādā spā ir kaut kāda atpūta mierīga, tad šīs abas kārtas saka, jā, dari tā, būs forši, jutīsies labi, jutīsies atpūties, relaksējies, varbūt tiešām tas ir tieši tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs, ja? Nu tā, nu negatīvs, mums ir 5 pentakļi, Kas te mums var būt negatīvs? Nu, zinat kā, jā, te jau varbūt stāsts par kaut kādu, nu, vai nu tas ir ar kādu cilvēku saistīts, jā, kas varbūt ir nonācis grūtībās. Varbūt kāds cilvēks mums apkārt ir nonācis grūtībās, un tad tas mūsu nākošās nedēļas pakārtājs varbūt tiešām mūs aicina viņam palīdzēt. Ja? Nu, tas varbūt mums tāda nepatīkam būtu situācija, ja? bet mēs esam šajā te pozīcijā, tāpēc varbūt mēs viņam kaut kādā veidā palīdzēsim šim cilvēkam. Ja? Nu, sliktākā versijā varbūt tā, ka varbūt mums nākas upurēties, kaut ko upurēt, ja? Kaut ko ziedot, nu, kaut vai tie paši plāni mums atceļās, tāpēc, ka tas otrs cilvēks kaut ko tur, nu, mēs tur kaut kas notiek, kādēļ mēs nevaram realizēt neko, ja? Nu, tā varbūt kaut kādas materiālas dabas jautājumi arī te var būt, ja? Kaut kas tāds nevisai var būt kaut kāda situācija, bet atkal man gribas tomēr domāt, ka pat ja tā notiek, ja, teiksim, kaut kādas, nu, teiksim, jūs saprotat, ka jums kaut kāda resursa kaut kam trūkst, vai jūs kaut ko gribat, nu, nezinu, iegādāties, vai jums vajag kaut kādā lietas realizācijai līdzekļus, jā, jo te mums ir pentakli, tā tomēr ir materiālā pasaule, jūs saprotat, nu, kad es to nevaru, un es te palieku uz tās pauzes, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā jūs nākošu nedēļu, jūs vismaz izdomāsiet, jūs vismaz atradīsiet to savu zvaigzni, to savu cerību, to ceļu, to risinājumu, es domāju, ka vismaz to jūs ieraudzīsiet, un tad pēc tam jau jūs varēsiet pēc tam citās nākamajās nedēļās ķerties klāt jau darīšanai un risināšanai, ja? Nu tā, kas mums te vēl var būt, jā, par tādu ziedošanos es teicu, kaut kas mums jāziedo, varbūt nu tā, jā. Nu, negribētos cerēt, ka kāds tur saslimst vai saaugstējas, kādēļ mēs te arī varam palikt mājās gulēt gultā, ja? Nu, arī tāds gadījums var gadīties, ja? Bet, nu, atkal zvaigzni mums dod tomēr cerību un tādu, ka mēs ātri tiksim atpakaļ uz kājām, ja? Nu tā, un padoms nākošajā nedēļā mums ir arī vecākais arkāns, tas ir vecākais arkāns mēnesis. Nu, redzat, mēnesis jau arī... kā padoma kārts, viņi tomēr runā par to, ka mums ir jāieklausās sevī un savā intuīcijā, ja? Jo te man negribās pat runāt par kaut kādām tādām piezemētām lietām, ja? Nu, jā, ko es no tādām pavisam tādām piezemētām, par ko mums mēnesis var runāt, nu, jā, varbūt kādam, teiksim, tur pie mammas, piemēram, kaut kāda vecā sieviete tā varbūt, jā, varbūt jūs vajadzētu aizbraukt ciemos, varbūt vajag apciemot, jā, te varbūt tāds stāsts. Bet es domāju, ka vairāk kontekstā arī ar šo pakārto te ir stāsts tiešām par to, kad ieklausies sevī, ja? Jo gan šī kārts mums, kā es teicu, runā par to, ka mums vajag paskatīties, apstāties, ja? Mēs te nekur nevaram aizskriet, apstājies, padomā, paskaties uz lietām savādāk, pārcelā tās lietas. Un šī kārts runā par mūsu intuīciju, ja? Par kaut kādām tādām
mūsu zemapziņu, arī par intuīciju. Vispār es teiktu, pirmam variantam jums tiešām vajadzētu, nevis vajadzētu, ja, bet tas būtu tiešām vērtīgi, ja jūs kaut kādām tādām praksēm nākošnedēļ, pamēģinātu, ja, kaut kādas, teiksim, tādas meditācijas, vai teiksim, kaut ko tādu, kas mums tiešām palīdz sevi saprast un kaut kā sevī dziļāk ieskatīties, ieklausīties, jā. Tā. Tāda, es domāju, interesanta nedēļa būs pirmam variantam, ja? Tāds izlikums sanāca mums. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantām nedēļas galvenā kārts ir 7 zobeni, ja? Redzat, te tāds cilvēks apmetnī, un viņš ir paņēmis 5 zobenus, gan jau, ka tie visi nav viņa zobeni, gan jau, ka viņš no kāda viņus ir pēdiņās aizņēmies, ja, un skatās, ka pie sienas vēl ir 2, tos arī varētu paņemt, ja. Viens no šīs kārtas aspektiem tāpēc ir tāds, ka esat uzmanīgi, vienkārši, lai kaut kādā veidā neuzķertos uz kaut kādām tādām, neuzķertos uz situācijas, kuras kārts grib varbūt jūs, kaut kā nevisai godīgi kaut ko apmānīt vai tā, ja. Lasam visu, kas ar maziem burtiņiem ir rakstīts dokumentos, un arī neticam visam, kas mums tiek stāstīts, ja. Tomēr pieejam visam ar tādu saprātu veselo, ja. Tas ir viens moments. Otrs moments ir, ka varbūt jums nākošā nedēļa būs ļoti rosīga, un iespējams jums ir daudz visādas lietas, visādas darīšanas, tur jābūt, šur jābūt, tur jābrauc, tur tas jāpaspēj, jā, tādas situācijas, kad ir daudz, kas viss kaut kas jādara, jā. Un jūs jau iespējams jau tagad plānojat, kā es paspēšu, kā es izdarīšu un tā, ja. Ja jums nav tāda situācija, varbūt jums nākošnedēļ, teiksim, ir kaut kāda situācija, kurā jums ir kaut kā jāmeklē izeja. Teiksim, jāatrod kaut kā, teiksim, jums lietas jūs nevarat panākt tā vienkārši, tā teikt, kā eju un ir, jā. Bet jums vajag izdomāt kaut kādus aplinkus ceļus, kaut kādus apved ceļus, kā jūs varat panākt kaut kādu sev vēlamo rezultātu, jā. Vai iegūt kaut kādu sev vēlamo rezultātu, jā. Par to šī kārts var runāt, jā. Tā. Viltīga jau viņa ir, jā, šis cilvēks, viltīgs viņš ir, un tad, kā es teicu, skatieties, lai pret jums šī viltība netiek vērsta, jā, bet ja ne par to stāst, tad varbūt tā, ka jums pašiem ir jāpiemēro šī, tā kā viltība, jābūt, ne jau, protams, jāņem to, kas jums nepieder, jā, ne par to ir stāsts, bet jābūt ir, tādiem ar tādu asu prātu, lai jūs varētu tiešām, tur izdomāt varbūt kaut kādus nestandarta situācijās, risinājumus, jā, neapjukt, jā, pie kaut kādas lietas, ko jūs tagad, ko man tagad darīt, kā man rīkoties, izdomāsiet, jā, es domāju, jums arī sanāks tas, jums sanāks, jo jums te, kur pozitīvā ir zvaigzne, jā, kas ir tāda, runā par mūsu tādām kā cerību piepildījumu. Ja kas vēl, attiecībās arī, te var būt tā, ka kāds no partneriem tur, nepavisam varbūt tur tā, ka visu līdz galam izstāsta un nepavisam varbūt godīgs, jā, bet es negribu te teikt, ka te kaut kas briesmīgs, jā, vai, kaut kāds tāds, bet, kā jau tas dzīvē mēdz gadīties, jā, kaut ko tur nepasaka, vai jūs pats esat tas, kas kaut ko kā nepasaka līdz galam, jā, bet dažreiz arī nevajag savas kārtas tā līdz galam atklāt, jā. Bet katrā ziņā nākošās nedēļas enerģētika ir tāda rosīga, darbīga. Es domāju, ka tiešām jums būs ko darīt un jums būs daudz ko darīt. Tātad pozitīvs tas pats, kas pirmam variantam arī vecākais arkāns zvaigzne, ļoti skaists arkāns, viņš runā, un te tiešām, ja jums būs situācija, kur jums būs, tur jālokās, jāgrozās un jādomā, kā lai es to atrisinu, ja, tad es domāju, ka šī zvaigzne runā par to, ka jūs atradīsiet ceļu, ja, to savu zvaigzni jums, tā teikt, rādīs ceļu, jūs atradīsiet risinājumu, jūs tiksiet ar visu arī galā nākošā nedēļā, ja.
Par to mums runā zvaigzne. Ja kaut kādu palīdzību varbūt tiešām saņemsiet pēkšņi tādu negaidītu no malas, pēkšņi kāds jums palīdzēs vienkārši, ja? Nu tā, nu un tad, ja mēs tā, kā arī pirmā varianta, mēs teicam, ja tā pavisam piezemēta, mēs šo te zvaigzni skatāmies kā nākošās nedēļas pozitīvu, tad te varbūt ar kaut kādām skaistumu kopšanas lietām, kaut kas jums tur tāds foršs varbūt nākošu nedēļu, jā, vai kaut ko nopērkat skaistu, vai kaut kur aiziet uz kaut kādu, tas te ir ar ūdeņiem varbūt, jā, tā kaut kādi spā varbūt, vai arī vienkārši kaut kāda skaistuma kopšanas salona, vai kas tā var būt, jā, vai arī tas varbūt kaut kādi tur restorāni, nu, kur jūs nekas tāds grandios, bet, nu, varbūt aiziet vienkārši labi pavadat laiku, jā, tur tā kādā dienā vai vakarā. Nu, šādi par pozitīvu. Negatīvs. Negatīvā mums ir vecākais arkāns vientuļnieks, jā. Nu, vientuļnieks, kā viņš mums var negatīvi izpausties, ja tas ir stāsts par mums, tad varbūt mēs esam nākošanai tādi, nu, kad gribu būt prom, ne ar vienu negribu runāt, negribu satikt, un tā, nu, varbūt būsiet aizņemti un būs tā, ka negribēsiet, bet varbūt arī tā, ka nesanāk. Piemēram, es esmu tik aizņemts, ja, ka man nākošais, nu, nesanāk tur satikties, varbūt būt gribējis, varbūt kādu draugu grib ar mani satikties, nu, man nav viņiem laiks, ja. Tā te var būt. Te var būt stāsts arī, starp citu, vai nu par jums, vai nu par kādu cilvēku, jā, jums tādu kurš var arī, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, teiksim, apvainoties, jā, nu, varbūt es ceru, ka tas nebūs saistībā ar to, ka tur kāds kaut ko pašmauksies, jo 7 zobeni runā par to, ja, kā es teicu, ka tur, nu, nevisai godīgi vai kaut ko nepateikt, vai ne tā pateikt, jā, nu, tāda bišķiņa šmaukšanās ir tā kārtī, var būt, jā. Tad te varbūt tā, ka vai nu kāds uz jums par to apvainojas, vai varbūt jūs pats apvainojaties, ja? Nu tā varbūt, un tad ir tā, negribu tevi runāt, negribu tevi redzēt, ja? Tāda situācija var sanākt ar vientuļnieku. Nu jā, un tas, ko es jau laikam, un tos, ko es teicu, ja, ka varbūt kaut kur, teiksim, ka jūs varbūt, jā, mēs arī varam justies vientuļi, jā, varbūt arī tā, ka, teiksim, mēs kaut kā sajūtamies tā, nu, vieni, jā, varbūt kaut kādā brīdī, varbūt arī šeit, kad mums ir kaut kas jārisina, mums ir kaut kādas problēmas, un liekas, nu, kāpēc man tur nepalīdz, jā, un kāpēc man vienam viss jārisina. Bet tomēr es domāju, ka tā palīdzība mums nāks caur šo zvaigznes kārtu un kaut kā negaidīti, un tā palīdzība būs un atrisināsies tās mūsu situācijas. Nu tā. Nu te varbūt kaut kas vēl pie negatīva, nu te varētu būt arī stāsts par kaut kādiem, ja jums ir kaut kādi, nu nezinu, kaut kur paredzēts izbraukt, jā, bet te ne tieši par braucienu, bet par kaut kādu būšanu kaut kur ārpus, jā, kaut kur izbraukt, varbūt brīvdienas arī vairāks ir. Varbūt tur kaut kas var, nu tā kā nesanākt, jo jums tur ir kaut kādas klapatas, jā, un jūs tur nevarat, un tas jums varbūt, nu tā, nebūs diezko patīkam, arī tā var gadīties. Nu, padoms nākošajā nedēļā mums ir te ļoti aktīva dāma, un tā ir Zižļu karaliene, jā. Sarkanā kleitā, nu, sarkanā krāsa, jau mums vienmēr runā par kaut ko tādu aktīvu un tā, nu, un te jau ir tas stāsts, ja, par to aktīvo darbošanos. Un šī te kārts arī saka, ka tu tiešām ņem lietas savās rokās, rīkojies aktīvi, dari visu, tev viss sanāks. Nu, galvenais, jā, te neapcirsties, neapvainoties par kaut ko uz kaut ko un pateikt, visas tagad neko nedarīšu, jo šitā nevajadzētu, ja, jo šī te Zižļu karaliene tiešām ir aktīva un tāda, nu, ļoti spējīga arī dāma, ja. Tā kā tā, ja tas ir par jums, tad tiešām darat un jums viss izdosies. Bet te varbūt arī stāsts, ka te jums nākošanā kāda dāma, kāda sieviete, ja tā varbūt tāda aktīva sieviete un darbīga, aktīva, tāda, var jums palīdzēt. Viņa var nākt jums palīgā, nākt jums tālkā, ja kaut kādā veidā caur viņu jūs varat kaut kādu, iespējams arī šeit šo tas palīdzību saņemt. Ja tā kā, jā, ja jums tūmā kāda tāda sieviete ir, un ja jums tiešām to lietu daudz un netiekat galā, tad jūs varat droši viņu arī
vērsties pie viņas un prasīt viņai, lai viņi jums kaut kādu vai nu padomu dod, vai viņa vairāk ir tāda reālā, nu tiešām reāli var ņemt lietas savās rokās un tiešām reāli palīdzēt jums, ja? Nu tāds variants ir, tāds izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešam variantam, nu redz, te arī 2 vecākie arkāni. Nu, kaut kā visiem laikam tā nākošā nedēļa mums tāda būs. Varbūt kaut kāda nozīmīgāka visiem 3 variantiem, ja te ir vecākie arkāni. Nu tā, nākošā nedēļa 3. variantam, tad galvenā kārts mums ir vecākais arkāns mēnesis. Vecākais arkāns mēnesis. Nu, mēnesis runā par to, ka varētu būt tā, ka mums tomēr tā, kā lai saka, tās emocijas nākošnedēļ vairāk ņem virsroku pār visām citām lietām. Ja? Un vēl es skatos, ka nākošnedēļ arī ir tieši, tagad pilnmēnesis, ja? Pirmdien. Tā kā, ja cilvēki ir varbūt jūtīgāk uz to, ir kas vairāk, ir kas mazāk ir jūtīgi, tad tā var gadīties, ka jūs tiešām vairāk izjūtat un tiešām esat emocionālāki, ja, un tādi jūtīgāki. Mēnesis runā, jā, par to, ka mēs tā emocionāli ļoti stabili nejūtamies, ja. Un mums var būt tā, ka tās mūsu sajūtas, tā kā mēs šūpotos, ja, tad brīžiem tā, brīžiem es jūtos tā labi, normāli, brīžiem man kaut kas tāds. Tad tiešām sāsinātāka emocionalitāte varētu jums nākošnedēļ būt. Ja? Ja jums ir uz to vispār tāda tendence, ir cilvēki, kas tiešām izjūt vairāk arī tos pilnmēnešus un tā. Lūk, kas vēl pēc šīs kārtas? Vispār šī kārtas, redzat, mēnesis, ja, aizsedz mums saulīti. Te varbūt stāsts par nevisai skaidrām situācijām, par nevisai skaidrām lietām. Tāpēc nākošnedēļ, zinat, kā arī līdzīgi, kā jāsaka, kā otram variantam, tur gan bija cita kārtas, bet arī uzmanieties no tā, lai jūs kaut kādā veidā vēlamo nepieņemtu par esošo, jo mēnesi gaismā mēs, kā jūs zinat, ir lietas neredzam to īstajās krāsās, mēs viņas redzam savādākas, tā kā izkropļotā krāsā, ja, vai vispār melnbaltas, ja, un tad, kad uzaust rīts, tad mēs ieraugam, kā visas lietas ir patiesībā. Tāpēc nevajag varbūt kaut kādus pārsteidzīgus lēmumus pieņemt, varbūt nevajag kaut ko tādu grandiozu uzsākt nākošnedēļ, ja? Jo jūs varat nenovērtēt pareizi realitāti. Jums var likties viens, bet patiesībā ir lietas mazliet viss savādāk. Ja? Tāds risks var nākošnedēļ pastāvēt. Jā, par ko vēl kārts runā? Vēl te varbūt stāsts par kaut kādām kam tas ir, varbūt tas ar to saskarās, ja kaut kāds nevisai oficiāls lietas. Zināt kā, tas, teiksim, darbā, ja, kur, nezinu, tur maksā es nezinu, vai mūsdienās tā vēl kaut kur notiek, ja, bet, kā piemērs, ja, kur, teiksim, kaut kāds darbs, kur jums tur sola, jā, viss būs forši, viss būs labi, un beigās izrādās, ka jums tur, vai arī vienkārši sola tik, un beigās, ne tā, ja? Ne tā, kā jums tas tiek pasniegts. Tāpēc arī ar to tā uzmanīgi un tiešām pārdomāt un varbūt kaut kādus baigos lielos lēmumus arī pārdomāt un varbūt kaut kad mazliet vēlāk pēc tam tā nedēļā varat pieņemt, jā? Tā kā nesteigties nākošnedēļ. Jā, lai nav jāviļās. Tā, tas var būt par mēnesi kārti. Jā, attiecībās arī, mēs tādi emocionāli, jā, un mēs, no vienas puses attiecībām varbūt nav slikta emocionalitāte, bet, tāda, kad mēs tādi pārlieku, tas arī varbūt nenāk par labi. Tur mums varbūt arī vajag kaut kādos brīžos jau bišķī nolikt tādā mierā un mēģināt tā kā piebremzēt. Ja mēs jūtam, ka mums tās emocijas iet pāri, ja, kaut kur. Tā. Jā,
jā, kaut kur stāsts par mūsu kaut kādiem instinktiem un par mūsu kaut kādām tādām lietām, jā, kas kaut kā var uzpeldēt nākošnedēļ, jā. Nu, bet tāpēc mēs esam cilvēki ar veselo saprātu, lai mēs viņus mācītos tā kā pieskatīt un uzraudzīt, jā. Nu, kas te vēl varētu mums būt pēc mēnesis? Kas te vēl varētu būt? Nu, ja jūs gadījumā, piemēram, nodarbojaties ar kaut kādām, tur, teiksim, ar tām pašām kārtīm varbūt, jā, vai, kaut kādām tādām vairāk uz ezotērisko puslietām, tad jau, protams, gan šī kārts ir laba, un tad viņa tiešām var būt ražīga, un jums tiešām ir mūza, un jūs tiešām darbojaties, un super jums viss sanāk, un izdodās, un jūs esat baigi apmierināti, jā. Tā kā tādiem cilvēkiem, jā, tiem, protams, šī kārts ir mēnesis kārts ir laba. Jo viņa dod to iekšējo, ka mēs dzirdam savu zemapziņu, mēs dabojam kontaktu ar savu zemapziņu, jā, mums ir viegli to uztvert arī to informāciju no kārtīm, jā, tāpēc arī viņam ir tādā ziņā laba, jā. Nu, varbūt arī, jā, kaut kādām tādām praksēm dziļākām, kur mēs arī ar savu zemapziņu varbūt pastrādājam, vai kā, jā, arī to varbūt var padarīt nākošnedēļ, jā. Nu tā, nākošās nedēļas pozitīvs, pentakļu pāšs. Nu, te var būt tā, ka vai nu jūs kaut kādu labu ziņu saņemat, vai nu te kaut kādas, varbūt kādu sūtījumu, jā, bet vairāk par kaut kādu ziņu, es domāju, runa. Vēl varbūt, jā, pentakļi runā bieži vien par bērniem, nu, kam ir, protams, jā, varbūt bērni kaut kā jūs tur iepriecina, jā, un kaut kāds, jo, nu, tas mums pozitīvā kaut kāds prieciņš un tā, varbūt kaut kādi bērnu sasniegumi, tās mums var būt pentakļi. Nu, pentakļi, jā, viņi arī runā par kādām jaunām lietām tādām, bet, nu, es domāju, ka drīzāk te kaut kāda ziņa vai kaut kāda sūtījums vai kaut kādu naudiņu kaut kādu, jā, vai, nu, teiksim, kaut ko tādu materiālu taustāmu mēs nākošnedēļ iegūstam, kas ir patīkami mums, jā, tā. Jo, kā es teicu, pēc tā mēnesis, nu, tā prātīgi ar tām jaunām lietām. Uzsākt jau var, bet galvenais, lai mēs kaut kādās ilūzijās, lai mums nesastāsta, vai lai mēs paši nesadomājamies kaut kāds tur safantazējamies un beigās saprotam, ka viss ir patiesībā savādāk, jā, nu, tāds tur tas risks galvenais. Nu tā. Negatīvs 7 pentakļi. Nu, zinat, kā te var būt tā, kad mums kaut kas notiek un mēs paliekam uz pauzītes, jā, mums arī, jā, starp citu arī šī kārts runā, ka kādas sūtījumi var iestrēgt, bet, nu, galā, es domāju, mēs viņu saņemsim, jā, bet, nu, teiksim, nokavēties, mēs tur šausmīgi gaidām, varbūt kaut kādu paciņu vai kaut ko tur pirmdien, viņa atnāk mums piekdien, jā, nu, piemēram, tāpēc tās kārts varbūt, jā, mēs te gribam to rezultātu ātri, bet viņš nenāk vēl ātri, te varbūt tas stāsts, vai arī mēs domājam, nu, ka tagad jau ir, tūlīt būs, un vēl nav, un ir jāgaida, ja? Šī kārts par to galvenokārt, ka mēs kaut kur varbūt, nu, tā kā vīlušies vai kā, ka mums ir jāgaida, un ka tas mūsu rezultāts nav tagad šeit tūlīt un ir, ja? Tā nebūs. Te būs jāpagaida, te varbūt vēl kāda, nu, jā, varbūt mēs esam tur strādājuši un darījuši, un tagad, nu, un būs, un nav, ja? Nu, nav vēl, tas nenozīmē, ka nebūs. Tas nozīmē, ka lietas aizkavējās pēc šīs te kārtas. Jā, viņas var vienkārši aizkavēties. Nu tā, un padoms mums ir vecākais arkāns taisnīgums, jā. Nu, taisnīgums runā par to, ka, lai ko mēs arī nākošnedēļ nedarītu, nu, pirmkārt jau pats par sevi, par taisnīgu, par godīgumu, un redzat, taisnīgums nevienmēr ir mums patīkams, jā, bieži vien mēs rīkojamies, un mēs gribētu rīkoties nevis tā kā ir taisnīgi, bet tā kā mums ir izdevīgāk, jā. Nu, kurā dzīves jomā, kā tas jums būs, nezinu, bet katrā ziņā to liekat aiz auss un atceraties taisnīgums, godīgums, sirdsapziņas, arī sirdsapziņa, jā, ja redzat, ir tās divas sievietes to bērnu tagad, kura tad ir tā, jā, kuram tad viņš pieder, jā. Nu, tā arī, lai mēs ar savu rīcību nākošanai nenodarītu citam cilvēkam pāri, ja, kaut kā, un neiet pret savu sirdsapziņu, ja. Izsvērt,
plusus, izsvērt mīnusus un rīkoties taisnīgi, godīgi. Kādam varbūt šī kārta būs aicinājums vērsties pie kaut kādām oficiālām, tā varbūt iestāde, tas varbūt, teiksim, jurists, kādam var būt tur kaut kādas pat, bet tas ir ļoti individuāli, tas tiešām, pilnīgi noteikti ne visiem, ja. Šī kārta runā arī par kaut kādām tiesu lietām, varbūt kādam ir tā, ka viņam kārts aicina, jūs zinat savu situāciju, kad, tev ir jāiet aizstāvēt savus tiesības, ja, kaut kādā instancē, kādam tas tā var būt. Bet es domāju, ka pārējiem visiem tas ir vairāk, tīri tā, attiecībā uz mūsu rīcību, attiecībā varbūt arī uz mūsu attieksmi kaut kādu, jā, ievērot šo te taisnīguma un godīguma principu. Jā, to varbūt vērsties, jā, pie kāda konsultanta, tas varētu būt kāds juridiskais konsultants, jā, vai jurists, vai varbūt, jā, kaut kādā iestādē kaut kāds ierēdnis, varbūt tas jums ir vajadzīgs, jā, jo varbūt jums arī ar to situāciju ir šī te neskaidrība, jā, ka mēs nesaprotam, kas notiek, un mums vajag kaut kādu konsultāciju, jā, vai arī mēs nevaram atrisināt paši to savu situāciju, ja šeit mēs esam zem tās mēnesi gaismas, ja, un mums vajag cilvēku ar vēsu, jo te ir daudz, te ir instinkti, un mēs varam tiešām iekrist kaut kādās pilnīgi savās kaut kādās tādās, ja, emocijās, bet te cilvēks ar vēsu galvu, varbūt nākamreiz mums vajag tādu, kas mums var pakonsultēt, kas mums var, iedot kaut kādu padomu, ja, un kaut kādā tādā veidā mums palīdzēt. Tā. Šāds izlikums trešam variantam, un ceru, ka visiem būs mierīga un jauka un galvenais silta un saulaina šī pēdējā marta nedēļa, gaidam pavasari, un gaidam saulīti, un gaidam siltu laiku, un gaidam aprīli. Tā kā paldies jums visiem, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos kādā no nākošiem izlikumiem.